Kursā bija baigi daudz lietas, ko stāstīja, mēģināja tā secīgi, kā es to darītu. Gan jau, ka tas nav pareizi, gan jau kāds jūs darīsiet pavisam savādāk, bet no tos saskaitāmos jūs tāpat dabūsiet tajos vienādojumos salikt kopā. Pirmais jūs veiksmes stāsts, veiksmes pavadiens, veiksmes faktors būs saprast, kas tad ir jūsu klients un kas tad ir jūsu produkts pakalpojums. Atcerieties, jūs tikai preci, jūs netirgojat tikai produktu, jums tam precei un produktam ir jāiedod kaut kāda savā galvā pievienotā vērtība. Es ar piemēram, nu, ne man patīk liela pulksteņa, ne man patīk tie smagie pulksteņi, bet man tas ir pievienotā vērtība, kas dzena man uz priekšu, kas kontrolē manus sportus, un galā man nav jāņem līdzi telefons skrienot. Tā ir tā vērtība, ko es pērku. Man nav jāņem līdzi telefons. Līdzi jūs arī, piemēram, atnācāt uz šiem kursiem. Šie kursi nav tikai par mācīšanos, šie kursi ir nobeigt visu līdz galam, saprast un mēģināt pašiem. Tā ir tā pievienotā vērtība, arī tas, ko mēs pagājušajā lekcijā runājam, saprast, kurā brīdī, ja atvainojos, jūs sākat čakarēt, vai kurā brīdī tie termiņi ir lielāki, naudas ir lielāks un tas tam līdzīgi. Iedodam, paskatāmies bišķīt plašāk to visu pasākumu, ja? Iedodam kaut kādu vērtību, jo spērka vērtību tie paši piedevs uzturbagātinātāji vai kas, cilvēks jau pērk to tur galvā. Dzerš piedevs būs labāk, trenēšos foršāk, muskuļaugs ātrāk atjaunošos. Tas viss jau ir galvā pa lielam. Bet to buņķiņu viņš nopērk ar kaut kādu domu. Jāsaprot, kas ir jūsu klients, un gala galā jūs no tā saprotat, kas ir jūsu klients, sapratīsiet, kur tad viņš iespējams, kad mitinās. Vai tas ir sociāls tīkls vai mājaslapa, un tad jau sapratīsiet to virzienu. Vai sākam ar sociālo tīklu vai ar mājaslapu. Abas divas noteikti nesāciet. Jūs nošausieties, pakārsieties, vienalga, ko jūs darīsiet, bet abas divas vienlaicīgi nē. Sākat ar kaut ko. Paskatieties, paķimrēties, pakļūdieties, jūs kļūdīsieties tāpat kā es, un tad ejam tālāk. Abus momentā visu pēc šī kursa taisīt. Nē, ja tā ir mājaslapa, optimizējam savu mājaslapu. Atcerieties, mēs mājaslapu taisam Google. Ja Google atradīs, arī cilvēks atradīs. Ja Google neatradīs, arī cilvēks viņu neatradīs. SEO pamats jums izstāstīja. Ja jums ir mājaslapa, pārbaudiet to ar audita rīkiem. Ja jums nav mājaslapa, tad sākam ar visiem metadatiem, bilžu aprakstiem, struktūra, jo struktūra, atcerieties, atdursies pret visām reklāmām. Ja mums vajadzēs smuku struktūru, produktiem, pakalpojumam un visu. Tā kā sākam ar foršu mājaslapu. Nebūs šodien gatava, nebūs rītā, būs pēc mēneša forši. Neuztaisiet to kļūdu, ko es ar pirmo lapu izgāju ārā negatavs. Lūdzu, ņem, ko es esmu Google. Google neesas vajadzīgs neko. Ticat man, viņam ir daudz darbiņu, ko darīt. Ja? Tā kā līdz ar to man vajadzēja iziet gatavākam ārā. Ar otro lapu es izgāju gatavs ārā. Rezultāti momentā parādījās. Izveidojot saturu, kas piesaista un iesaista. Atcerieties, intelekts kā lasa mājaslaps, arī vērtīgs satura, eksperta saturu, eksperts autoritāte, uzticamība, pieredze. Viņš visus tos faktors ņem vērā, lai jūs arī pozicionētu savās atbildēs, AI rīku atbildēs, kā arī meklētāja programmas meklēs jau skaidrs atbildes uz cilvēku jautājumiem, jo paradumi ir mainījušies. Mēs nerakstam vairs tikai atslēgvārdu iekšā Google, mēs nerakstam atslēgvārdu iekšā promptā. Mēs rakstam jau savu problēmu, un mēs no tā raksta gribam dabūt ārā atbildi. Mēs gribam skaidru risinājumu dabūt. Nevis par un ap kaut ko, bet skaidru risinājumu. Atcerieties, rakstam ir jābūt kā ēdiena receptei. Ko mēs taisam? Skaidrs risinājums un beigās no sevis kaut kādu esencīti, kaut kādu pieredzes stāstu, kaut kādu kļūdiņu savu iedodam, kaut kādas mītas un patiesības iedodam no sevis. Un tad jūs kotēs diezgan augstu. Kas ir problēma saturā, viņam jābūt ar regulāram. Es jums pierādīju ar saturu, ka regulāri veicot saturu, smuki organiskās pozīcijas iet uz augšu. Un blogus lasa. Tiklīdz mums ir saturs kāds labs iekšā, pamēģinam to ielikt sociālos tīklos. Nevis pamēģinam, bet ieliekam sociālos tīklos un attiecīgi šērojam to saturu. Ja jūs domāsiet ar tādu domu, kā es kādreiz strādāju, ārpēc tam Google'am atkal vajag un man jāliek tas bloga raksts atkal iekšā, es godīgi pamainīju savā galvā to visu, un es tagad saku, krūmiņam vajag. Google'am neko nevajag. Ticat man, mēs visi pāriesim uz Bingu, no Google's pat nepamanīs to. Es runāju pa Latviju. Nevis mēs 14, 15, 20 cilvēki šeit esam. Viņš pat nepamanīs, nebūs tā, ārprāts Lindi jau nav bijis 2 dienas Google, ko mēs darīsim tagad? Pilnīgi vienalga viņam.
Pilnīgi vienalga. Ja? Un pagriežam to, ka jums to vajag. Ne jau Googlam vajag mājaslapu, jums vajag mājaslapu. Ne jau tam jūsu klientam vajag to jūsu sociālo tīklu. Jums vajag to sociālo tīklu, jo tā jūs atradīsiet savu klientu. Bišķīt jāpamaina domāšana. Es jau tā kā kočs sāku runāt, es ceru, ka neviena lauciņā neielīdu, bet es sev to izmainīju, to domāšanu, ka man to vajag. Un reāli es esmu salicis jau plānu kalendārā. Man šodien ir tas jāizdara. Ja jūs nevarat iedomāties, cik man bija pirmdien grūti uztaisīt jaunu bloga ierakstu un sataisīt e-pasta izsūtni abonementiem. Nenormāli grūti. Piespiešanos, kam man to vajag, un tad es atkal sevi izcīnījos. Jums tās cīņas iekšējās būs nenormāli daudz. Es gan ceru, ka krietni mazāk kā man. Tātad regulārs saturs. Rādīja AI rīkos, kā var izpētīt saturu. Viņš iedos jums stratēģiju, viņš iedos, ko tad vajag. Ja jums ir jau saturs mājaslapā, sociālos tīklos, iedodat linku AI rīkiem, es izmantoju Gemini rīku, jau arī skaidroju, kāpēc es to daru, jo viņš tiek pie Google databāzes, un attiecīgi iedodat, lai viņš iedod jums kaut kādas idejas jau. AI rīki ir nenormāli krūti idejām. Viņi iedos jums pagriezīs pavisam kaut ko savādāk. Pagriezīs tā, kā jūs to lietu nebijāt skatījuši, jo atcerieties, veiksmes pamatā būs izslēgt to, ka jūs neesat klients. Jūsu draugs nav klients, jūsu sieva nav klients, jūsu vīrs nav klients. Cilvēks tur ārā ir jūsu klients, kurš nezina to kontekstu pa jums visiem. Un līdz ar to, kā jau es minēju, man meklētākais un lasītākais raksts joprojām mājaslapā ir, kas ir digitālais mārketings. Jo, Haidī, Covid jau visiem ir aizmirsies. Un tagad vēl cilvēki meklē, kas tas tāds ir. Jūs neticēsiet, cik daudziem cilvēkiem nav e-paraksts. Un tā, ka es to stāstīju Rīgas Tehnisko universitātē, es saku, mums ir problēmas ar līgumu parakstīšanu. Kā visiem taču ir e-paraksts? Tas, ka cilvēkam e-paraksts, nenozīmē, ka viņš māk viņu lietot. Tā ir otra problēma. Un līdz ar to mēs izējām atkal no savām pozīcijām. Un es to negribu nolaisties līdz viņu līmenim. Tas vienmēr ir tā kā nicināšana, tā kā nievājoša, bet pasniegt informāciju viņam uztveramā valodā. Viņam uztveramā, saprotamā līmenī, ja jūs runājat iesācēju valodā. Ja jūs runājat ar profiņiem, jūs runājat profesionālā valodā. Jo varbūt pamanījāt, varbūt ne, bet pirmajās 2, 3, 4 lekcijās es paskaidroju terminus. Pārējās lekcijās es nevienu terminu nepaskaidroju. Jums tas ir jāzina. Jūs šeit nācāt mācīties, un ja jūs to nezināt, visu cieņu sūdīgi mācījāties. Jums tie termini ir jāzina, un tāpēc es atļāvos to vairs nepaskaidrot. Un es vēl skatījos uz jums visiem, vai kāds domā, vai kas tas tāds ir, bet īstenībā baigi gludi aizgāja. Sociāls tīkls ir milzīgs spēks, jo cilvēki tur mēģina komunicēt arī, nevis mēģina, bet arī dara komunicēt, un atcerieties, sociāls tīklos ir jākomunicē. Sociāls tīkls nav tikai pārdošanas instruments. Sociāls tīkls ir jāuztais profesionālais rīks, meta bizness, kur mēs varam apvienot gan Instagramu, gan Facebooku. Un, attiecīgi, tur mēs varam publicēt atkal regulāru. Saturam nav jau tikai pērts, atlaide un tam līdzīgi, bet kaut kādas jūsu nozars aktualitātes. Piemēram, kā sagatavoties spā procedūrai, kādai jābūt procesiem pēc spā procedūras. Man tā ir milzīga problēma, ja es kaut kur aizbraucu uz kaut kādu atpūtas vietu vai ko, un tad es esmu visu dienu saplānojis, un tad pēc tās procedūras atnes to tēju, atpūšamies. Kāda atpūta? Man mobilī jau ir noņemts, es tulīt būšu kedās un es būšu ārā. Tas ir pilnīgi nepareizi, ne? Bet stāstam cilvēkiem tādas lietas, kas viņiem liek aizdomāties, jūs pamācat viņu, ja? Un es arī diezgan daudz lietas stāstu, pamācīt kaut kādas mītas un patiesības, un tos liekam arī sociālos tīklos, un tos cilvēki lasa. Ja cilvēki iesaistās, pasakām viņam paldies. Ja ir kāda riebīga atsauksme vai kaut kāds neforšs komentārs, bet pa lietu komunicējam viņam, atbildam, neviens nav atcēlis arī atvainošanos iespējas no jūsu puses, jo cilvēki lasa komentārus. Tas lietotāji ģenerētais saturs, tas user generated content, UGC, ir krietni lielāka ticamības deva nekā, ja es būšu uztaisījis kaut kādu saldu reklāmu par kaut kādiem kursiem. Tā cilvēka atsauksme, kaut vai ar drukas kļūdām, kaut vai ar nepareiziem maziem burtiem, kaut vai print screeni, iedos to dzīvīgumu, jo man arī cilvēki teikuši, kāpēc man ir
tur mājaslapā tur ar drukšu kļūdām kaut kādas atsauksmes vai kaut kas tāds, vai cits tur krieviski ierakstīs atsauksmi, jo viņam bija krietni vieglāk komunicēt ar manīm. Un man nebija problēmas to ielikt iekšā, ja cilvēks ir ielicis, un tas ir tas realitāte, jo cilvēkiem 26. gadā tā viena no marketinga tendencēm ir, ka viņi grib to realitāti, viņi grib to jūsu dzīvi, to jūsu izdošanos, neizdošanos, tos kļūdas, un viens no labākajiem saturiem, ko jūs varat taisīt behind the scenes, un kā notiek līdz tam foršajam procesam, ko cilvēki redz tur ārā. Es jums minēju, ka man skatīja, kā bilde ir biznesa profilā, kā tad man izstāsta vieta, no kā es vadu lekciju. Es nobildēju tos 3 ekrānus, kafijas krūzi, 2 ūdeņas, rezervē portatīvais dators, rezervē austiņas, lai man tas viss process būtu. Un viņš saka, šitā izstāsta, es domāju, ka tev studija. Man 4 ekrāni, man liekas, ka ir bišķīt jau vairāk uz studiju nekā no kompīša vadīt vai no telefona. Vismaz man tā liekas. Man vēl to gamer krēslu vajag. Bet to gan jau jūs izlaidumā. Un attiecīgi komunicējam ar viņiem. Maksas reklāmas. Tātad, ja mums ir forša mājaslapa uztaisīta, laba struktūra mājaslapai, pārskatāma lapa, viss ieliekams grozā, viss saprotams. Ja mums ir foršs sociāls tīkls, sākam taisīt reklāmas. Saprotam, kur ir klients mūsu, un tad sākam taisīt vai nu sociālo tīklu reklāmas vai Google reklāmas. Sociālo tīklu reklāma, manuprāt, bija vieglāka. Manuprāt, bet atkal tā ir varbūt mana problēma. Google reklāma tur bišķīt ir jāiespringst. Ja jūs iesiet uz vieglāko, tas atkal ir pilnīgi nepareizi. Jums ir jāiet tur, kur ir jūsu klients. Vieglākais ceļš nav jūsu ceļš. Jo, ja jūs teiksiet, man vieglāk ir uztaisīt Google reklāmu, man Facebookā nevajag, jo es tur neko nesapratu. Bet, ja cilvēks ir Facebookā, viņš to Google reklāmu no jums neredzēs. Un jūs redzēt, ka Google reklāmas ir diezgan dārgas. Patestēt viennozīmīgās, patestēt abus kanālus. Un Google, Facebook reklāma noteikti, kad dzīvē noderēs. Sākat ar mazākām summām, bet atcerieties 7 dienas pirmo reklāmu palaižam, jebkurā tīklā. Nerojam ārā pirmo reklāmu pēc dienas, nerojam ārā pirmo reklāmu no Google pēc 3 dienām. Man necēsiet 50% klienti, kas ir mācījušies pie manas reklāmu taisīt. Es viņiem palīdzu uztaisīt, viss kārtībā, viņi par to norēķinās, un es tajos kontos palieku, skatos apturēt ir. Es palaidu reklāmu, man šodien nav neviens pirkums, netērēšu naudu. Tad daram tālāk, ejam kupiķis rakt. Vajag sev galvā ielikt to, kaut kā tos 7 eiro dienā. Es to vienmēr salīdzinu, ko mēs veikalā varam nopirkt par 7 eiro. Nav tā, ka mēs nevarēsim panest, vai ne? Zemeņu kilograms šodien ir 7 eiro. Nenopērkam zemenes, palaižam to reklāmas dienu, pastamies. Jo reklāmai jāmācās, vajag ielasīt datus noteikti, ja? E-pasta mārketings ir pats lētākais risinājums saziņai ar klientiem un izsūtīt kaut kādas jaunumus. Atcerieties, e-pasta mārketings, viens no pamatiem ir sūtam no normāla e-pasta ārā, kas man uzskatāja normāls e-pasts, tātad tie nav Gmail, tie nav inboxi, jo tie nav domāti saziņai, no komerciāla rakstura informācijas sūtīšanai, bet ja jums ir mājaslapa, ja jums ir domēns, paņemam to pašu MailerLite, ko es teicu, līdz 1000 abonementiem, 12,000 e-pasta mēnesī jūs bez maksas varat uztaisīt. Smuki izsūtīt ārā, pastīties, ko cilvēki lasa, kas cilvēkiem interesē. Smukus e-pastus, baudāms e-pasts, saprotams e-pasts. Ja mums būs dati, cik cilvēki e-pasts atlasa, cik cilvēki e-pasts skatās, cik cilvēki uzklikšķina. Lai nav tā sajūta, ka mans e-pasts neviens nelasa, vai tieši otrādi, es strādāju ar cilvēkiem, kur saka, manējos e-pasts visi var vaļā, tā tad jālaiž cena lejā, jo neviens nepērk. Viņa e-pasts neviens nevar vaļā. Plus mīnus labs atvēršanas procents ir kaut kādi 40%, tas jau ir ļoti labs. Es runāju par atvēršanu, es nerunāju par uzspiešanu, uzklikšķināšanu vai jau nākamais solis jau pirkšanu. Bet pēc e-pastiem cilvēki atgriežas, un tas ir lētāk nekā no reklāmām mēģinām noķert cilvēku, vai no Google reklāmām noķert cilvēku. Radīja e-pasta risinājums, kur var uztaisīt arī šos te uzmirstošos logus, kaut kādas akcijas, kaut kādi taimerīši, kaut kādu pierakstu atlaidi nākamajam pirkumam. Tiklīdz mums ir kaut kādas atlaides, kaut kādi nosacījumi nākamajam pirkumam, atlaides, termiņi, cenas, mēs vienmēr ieliekam beigu termiņu un noteikumus. Atlaidi nākamajam pirkumam, ja tu ieliksi grozā šo. Atlaidi nākamajam pirkumam no 100 eiro uz augšu. Atlaidi nākamajam pirkumam
reklāmām izmantot atlaidi vari līdz maija beigām. Vienmēr iedodam spēles noteikumus, ja? Analītika. Skatāmies, kā reklāma strādā, skatāmies, kā mājaslapa strādā. Reklāmai Google adā skatāmies, analītikā skatāmies visas mājaslapas, visas reklāma veiktspējas. Facebookā arī redzam, cik bija klikšķi, kas bija, vai cilvēks skatījās video, gala galā vai cilvēks iesaistījās. To visu mēs varam redzēt, ja nevērosim datus, ja nestīsimies datus, ja nemācīsimies par datiem, tad īstenībā nebūs forši. Jo jūs ar slapi pirkstu vējā staigāsiet un skatīsieties kaut kādas nākamās darbības. Bet, ja ir dati, piemēram, šitas strādā forši, ejam tālāk. Šitas nestrādā, iepauzējam. Neko šajā vidē nedzēšam, lūdzu, ārā. Iepauzējam, pastamies, varbūt nākamreiz der. Man tā ir bijis, ka viena reklāma nestrādā, es viņu nopauzēju, palaišu pēc pusgada, viss ir super, viss strādā. Jo es redzēju, cik ilgi sanāk tās reklāmas taisīt. Nedzēšam ārā, pielabojam, un viss būs kārtībā. Un analītika, lai krājās, un viena no svarīgākajiem analītikas punktiem ir pielikt klāt, tiklīdz mums ir uztaisīta mājaslapa, ieliekam minimāli Google Search Console, Google analītiku, Google reklāmas kontu pieslēdzam klāt. Savienojam to, visu no analītikas varēja izdarīt. Ja mums ir mājaslapa un Facebooks, obligāti saslēdzam kopā viņas ar Facebook pikseli. Tiklīdz mums ir uztaisīts Meta Business Suite, ko mēs darām, mēs savienojam ar Facebook pikseli, ar mājaslapu, un attiecīgi tad izveidojam auditorijas. Vajadzēs taisīt reklāmu. Facebook jau būs iemācījies, ielasīs mūsu cilvēks, saprats, kas ir mūsu tas mājaslapas apmeklētājs, un tā reklāma būs krietni precīzāka. Jaunākajām tendencēm sekojam līdzi, kam es ikdienā sekoju līdzi, tās ir visas marketinga aģentūras. Viņi diezgan bieži taisa visāds bezmaksas seminārus, bezmaksas jaunumus. Riga Tech ir ļoti jaudīgs rīks, visāds interesants lekcijas taisa. Tad DigiJourneys ir labs, kur ir mans kolēģis Edgars un Roberta pasniedz lekcijas tādas ieskatus ar AI rīkiem. Sekojam līdzi, jo tas, ko es mācu šodien, nākamais kurs man ir paredzēts, tuvākais rudenī. Es jau būšu nomainījis saturu. Jo tas viss mainās, tas viss ļoti mainās, un ja es, piemēram, tagad ieraudzītu kolēģis, kas mācījās pie manas Covid laikā, un tagad ir pavisam cits kurs. Un es jums teicu, ka man ir 3 cilvēki atgriezušies kursā, un 2 džeki 3 reiz pie manis mācījās. Tad es nesapratu, vaina ir manī vai viņos. Un viņi pēc katra kursa saka, bet šis taču pavisam cits kurs ir. Es saku, nē, bet tā lieta ir mainīga. Jums jāsako ir līdzi. Ir ļoti daudz bezmaksas iespējas mācīties. Par nākamajām bezmaksas iespējām RTU arī es jūs informēšu. Vai tā ir programmēšana, vai tas ir data analīze, vai pie manis kāds atgriezīsies, gan jau kaut ko jaunu paņemsiet, jo es arī ikdienā, kā jau es teicu, man milzīgs pluss pēdējos 3 gados ir tas, ka es strādāju ikdienā ar klientiem, ar Facebook reklāmām, ar Google reklāmām, un vakar viens klients, ar ko es tikos, arī viņš ir nopircis internetu veikalu, un viņš tagad grib visu sākt Facebooku, sākt SEO, jo viņš nopircis draņķīgu lapu, viņš nemācēja pārbaudīt viņu, viņš nopircis vizuāli foršu lapu, es tā pastījos, un tad es pirms sarunas ar viņu ieliku Screaming-frogāto lapu, es domāju, bļāviens. Un viņš to lapu nopircis ir par 30 000. Tad viņš pazvana man ar domu, Gint, taisam reklāmu. Es saku, varam bišķīt solīt atpakaļ, tā kā es jums stāstu. Pakāpjamies solīt atpakaļ pirms reklāmas. Viņš saka, nevar būt tik slikti. Es saku, nē, nevar būt tik slikti, ir citiem vēl sliktāks, tā ir labā ziņa. Un tad mēs saliekam plānu šodien, ko mēs darām, vienojamies, kā mēs to darām, un darbs tur ir daudz. Nopircis cilvēku, kā man viņš vakar teica, Ginta, vai mums kāds līgums jāslēdz ar jums, tā kā ar manīm, lai nav tā, ka es jūs uzmetu, tā kā viņš man uzmet. Es saku, jūs jau vienreiz esat uzmests ar mājaslapu, pa manīm es vispār nestraucos, tā ir nebūtiska summa, ar ko es tagad riskēju. Es saku, paspiežam rokas un darbojamies tālāk. Tā kā, skatāties, jūs tagad zināsiet, kā kaut ko pārbaudīt, kā pārbaudīt darbus un kaut ko tam līdzīgi. Jūs zināsiet runāt jau citā valodā ar cilvēkiem, kas jums taisīs reklāmu, kas jums taisīs SEO, kas jums taisīs blogus un tam līdzīgi. Ja kāds jums taisa saturu, ir daudz rīkā pārbaudīt, cik tur ir intelekts, cik tur ir kas, jo ir dzirdēts, ka aģentūras joprojām saka, blogu ierakst man vai kaut kāds 2 dienas vajag. Un tad ieliek tajā AI rīka detektorā un ierauka 90% tur ar AI. Līdz ar to paši
Varam izdarīt visu, ieraksti jums vēl ir vesela mēnesi pieejami. Automatizācijas veikali smuki noautomatizējām, visus e-pastus smuki noautomatizējām. Kad cilvēks ir veicis pasūtījumu, kad cilvēks ir veicis samaksu, varam uztaisīt atgādinājumu e-pastu viņam pēc pirkuma veikšanas, tādu welcome mailu. Tagad Mozilla ļoti daudz jaunuma uztaisīt, kalendārs ielikt, pierakstu funkciju ielikt, reģistrēties cilvēki var, lojalitātes kartes var uztaisīt, pamestā groza funkcijas ir uztaisītas. Uztaisiet to visu. Un tas viss strādās. To, ko var darīt mašīnas, to nevajag darīt jums. To, ko vajag darīt mašīnas, to var darīt jums. Un, kā teica, kaimiņu valstī teica, mācīties un vēlreiz mācīties. Tā gan teica arī mans direktors pamatskolā. Kolēģi, izskrēja cauri tam visam, izstāstīja, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ko mēs plus mīnus esam apguvuši, un ceru, ka jums tas viss noderēs. Ieraksts tiek noņemts.